Ja vēlaties atgriezties viduslaikos, tad apmeklējiet Ēdoles pili. Ēdoles pils ir 13. gadsimta pils, tapusi 1264. gadā. Mainījušies vairāk kārt pēc tam īpašnieki. No 1561. gada šeit dzīvo bēru dzimta. Un dzīvo šeit 13 paudzēs, līdz 1939. gadā bēri atstāja Latviju. Pils šobrīd pieder 2 līdzīpašniekiem, tātad privāti īpašums. Un pils ir atvērta turistiem, skatītājiem. Ir iekārtot tā apmēram kā pirms 100 gadiem šeit dzīvoja bēri pēc vecām fotogrāfijām. Vecās fotogrāfijas mums ir planšetēs sakārtotas, un tās mums ir aizdevis Landsmeņa kungs no Rundāles. Pils izskatās diezgan liela un varena, cik šeit ir telpu? Ar visiem pagraba telpām kopā 115. Mēs iznomējam kāzniekiem, jeb dažādiem banketiem varētu būt, par viesībām, par jubilejām. Vai ir bijuši daudz turisti, vai tie vairāk ir mūsu vietējie paši latvieši vai arī no citām valstīm? Šogad latvieši mūs ir mazliet atpazinuši, laikam neatpazinuši, bet uzzinājuši, laikam, ka mēs ar tādu esam šeit uz pasaules un iegriežas biežāk nekā agrāk. Pagājušajā gadā bija ļoti daudz lietuviešu, arī šogad viņi ir. Arī ārzemnieki iegriežas stipri daudz viņu. Interesantu zināšanai. Ēdoles pilī skatām unikālā akmeņu istaba, kā arī pils apmeklētāju atzinību guvusī armijas ķiveru izstāde. Esiet mīļi gaidīt Ēdoles pilī. Esam atvērti visu gadu. Brauciet ciemos!